visu tā kā vēro kaut kādā tādā turpat vai atsvešanātā manierē. Jūs redzat, piemēram, tu tikko skaņā to varēja dzirdēt, viņš aicina paskatīties uz riteņbraucēju, kur mēs redzam tālumā tādā ļoti knapā siluetā. Nu jā, un tātad līdz pat 50 gadiem, kad viņam jau ir apmēram, tuvu pie 40, viņš uzņem šīs dokumentālās filmas un kaut kādā ziņā pēc savas tādas dabas ir neorealists, par ko gan viņam vēlāk nekad nevarēs vairs pārmest, jo tieši pēc tam viņš aiziet prom no šī neorealismu, jo neorealisms pats piedzīvo zinām noriet, jo līdz ar 50 gadu sākumu, un es nezinu, cik jūs daudz esat pazīstam ar neorealismu šeit, bet tā Antonioni tēze, kāpēc viņš iet prom no tā, ir tāda, ka neorealisti novēroja parādības, ārējas parādības, ko šie cilvēki, kur kaut kādā ziņā pārstāvēja šo vienkāršo cilvēku, šo masu, ka tādas parādības, kurās viņi piedalījās, bet reāli nebija nekādu dzīvu cilvēku, nekādu īstu cilvēku ar savu iekšēju pasauli. Un ir tās slavens piemērs, ko viņš daudzkārt ir lietojis, lai varētu paskaidrot šo savu pozīciju, ka agrāk mūs interesē, jūs zināt, Vittorio de Sicas filma Velosipēda zagļi, un tad filmā galvenajam varonim nozog riteni, un tas ir velosipēdi, un tā ir tā vislielākā traģēdija, kas arī ir visas šīs filmas premisas pamatā, un Antonioni saka šajās 50. gadu sākumā, viņš saka, ka mūs vairs neinteresē velosipēdu nozagšana. Mūs interesē, kas notiek, mūs pilnīgi vienalga, vai viņam nozog velosipēdu, vai viņam nodeg dzīvoklis, vai viņš paliek bez darba, mūs interesē vienīgi un tikai un vienīgi, kas notiek viņa iekšienē. Kādā veidā kaut kādas traumas, kaut kāda veida pārdzīvojumu un pieredze kaut kādā veidā parādās viņa iekšējā pasaulē. Un redziet, šeit arī parādās tā lielākā problēma. Ko darīt ar iekšēju pasauli? Kino vienmēr ir, diemžēl, diezgan tā smagi ar šo jautājumu mēģinājis tikt galā, jo, jūs zināt, kad ar iekšējo pasauli, ja, piemēram, scenārijā būs rakstīts, vajadzētu parādīt šajā epizodē varoņu iekšējo pasauli. Diemžēl nekas nenotiek. Kaut kam ir jānotiek kadrā. Diemžēl, tad, kad kaut kas notiek, tas vēl nenozīmē, ka mēs kaut ko ieraudzīsim. Tātad Antonioni principā manuprāt, rada iespēju radīt vai parādīt iekšējo pasauli ārēji. Un tad mēs arī kaut kādā veidā nonākam pie tiem trim jautājumiem, trim pozīcijām, kuras es šovakar vēlētos izvirzīt. Un, jo es domāju, ka tās ir trīs nosacījumi, lai kaut kādā veidā šī cilvēka iekšējā pieredze varētu tikt pārcelt uz kino ekrānu, un lai mēs kaut kādā veidā viņu varētu pārdzīvot, kā skatītāji. Tā, tik tās būs. Nebūs, tā kā interesantāk nebūs, tas mums garantē. Būs tikai arvien komplicētāk. Pirmā šī sadaļa, un es domāju, ka te būtu uzreiz vērts arī parādīt fragmentu no divām filmām. Pirmkārtām ļoti īsts fragments no filmas Profesija reportieris, kurā viss principā tiek pateikts ar ļoti konkrētu tekstu. Galvenais varonis to pasaka. Why not? And now, I mean, however... Still, you must have been around quite a bit yourself. Yes, I suppose so. How about
Bombay. I bet you've never been to Bombay. No. Terrible place. Airports, taxi, hotel. They're all the same in the end. I don't agree. It's us who remain the same. We translate every situation, every experience into the same old codes. We just condition ourselves. We're creatures of habit. That's what you mean. Something like that. I mean, however hard you try, it stays so difficult to get away from your own habits. Even the way we talk to these people, the way we treat them, it's mistaken. I mean, how do you get their confidence? Do you know? Jā, tad redzējām šajā piemērā.